šajā nodarbībā aplūkosim, kā var palaist visvienkāršāko Javas programmiņu. Veiksim sekojošas darbības. Darbojamies uz mašīnas, kura ir Windows 7 operētāja sistēma, un vispirms pārbaudīsim, kurš operētāja sistēmas variants viņai ir 32 vai 64 biti. Tālāk uzstādīsim komandrindas rīkus, kurus sauc Java Developer Kit. Tur ir dažādi kompilācijai un Javas programmiņu palaišanai domāti līdzekļi, kurus izmantoja senākajos laikos. Pašu Javu izgudroja 1995. gadā. Pēc tam pāriesim uz krietni modernāku rīku, kurš gan balstās uz to Java JDK, tātad Eclipse. Un Eclipsei izvēlēsimies tādu variantu, ko sauc Android Development Tools. Pēc tam šajā Eclipses vidē palaidīsim vienkāršu Hello World programmiņu, un tad paskatīsimies, kā šo pašu programmiņu var palaist arī izmantojot vienkārši Java JDK. Tātad sāksim ar operētāja sistēmas variantu. Ejam uz starta pogu un pret Computer izvēlamies Properties, jeb mans dators un rekvizīti. Un šeit kaut kur mēs redzēsim, ka ir rakstīts, teiksim, 64 bitu operētāja sistēma. Ja jums ir rakstīts x86 vai 32, tad jūs zināt, ka tas ir 32 bitu operētāja sistēma. Iesim tālāk, jau izmantojot šo informāciju, ierakstīsim Google meklētājā Java JDK. Pirmajam linkam vajadzētu būt Oraclam, 8. Javu neizvēlēsimies, izvēlēsimies 7. Un viņai ir vairāki varianti. JRE interesē tos, kuri tikai grib darbināt Javas programmas, tā kā mēs gribam paši viņas rakstīt un kompilēt, tad mums vajadzīga JDK vide. Tātad izstrādātāju rīki. Parakstamies lietotāja licencei un šeit skatāmies. Ja mums bija 32 bitu, tad mums jāizvēlas šis, un 64 bitu gadījumā jāizvēlas šis. Klikšķinām un ielādējam. Jūs varat jebkurā direktorijā viņu noglabāt. Tālāk atveram vietu, kur mēs šo failu bijām savākuši un darbinām. Tā kā es neesmu šajā datorā ielogojies kā administrators, tad man vajadzēs to izdarīt. Gadījumā, ja jūs jau esat administrators, tad jums nekas tāds nav jādara. Reālajā dzīvē šīs lejuplādes un instalācijas notiek diezgan lēni, ir jābruņojas ar pacietību. Tātad aizvērām instalāciju. Šajā brīdī apskatīsimies, kas mums ir izveidojies uz diska C. Ir programma files, Java, un šeit ir mūsu Java 1.7 relīze. Mums bija arī agrāk, ka šīs daudzās Javas instalācijas viena otrai netraucē, bet ir, protams, jānorāda, kuru mēs uzskatām par šobrīd galveno. Tādēļ nokopēsim šo adresīti un uzstādīsim viņu kā vienu no vides mainīgiem. Tas būs jau trešais solis, tas, ko šeit sauc par environment variables. Lai definētu vides mainīgos un lai varētu to uzinstalēto Javu palaist un darbināt no jebkuras direktorijas, mums vajadzētu pamainīt vides mainīgos. To izdara sekojoši. Ejam uz starta pogu, Computer, labais klikšķis, Properties, un izvēlamies Advanced System Settings, un tā kā es neesmu administrators, viņš prasa ievadīt paroli. Tālāk klikšķinam Environment Variables, un mums vajag pārliecināties, vai mums šeit ir tāds mainīgais Java pasvītrojuma zīmīte Home. Ja mums tāds nebūtu, mēs varam izvēlēties šeit apakšējā sadaļā nospiest pogu New un rakstīt Java, pasvītrojuma zīme Home, un tad jānokopē tas direktorijas nosaukums, kurā mēs Javu bijām ieinstalējuši. Mūsu gadījumā tā ir šī direktorija. Ievērojiet, ka beigās nav jāliek atšķirīgā svītra, un ja jūs esat kādu jaunāku izvēlējušies, jums šie pēdējie cipariņi varētu arī atšķirties. Ejam uz citu mainīgo path. Šeit visdrīzāk jums kaut kas jau ir sarakstīts.
spiediet pogu Edit, nospiediet Home vai ar bultiņām aizbrauciet uz pašu sākumu. No Dieva puses nerediģējiet neko, jo tad jums pārstās strādāt citas lietas. Šī ir ļoti jūtīga vieta datoriņam, jo viņa parāda visas tās lietas, kuras var palaist no komandrindas. Tātad mums jāraksta procentiņš, Java pasvītrojuma zīme Home, tā ir tā pati direktorija, kuru mēs te agrāk nodefinējam, atžgārnā daļsvītra, bin un tālāk semikols. Un tālāk seko bez izmaiņām viss, kas jums tur bija jau rakstīts. Un spiediet OK, OK un OK 3 reizes. Ko tas nozīmē? Šis Java Home ir tā direktorija, kurā jums ir ieinstalējusies Java. Tas ir viss šis garais penteris. Tas ir mainīgais Java Home. Jūs viņam tāpat kā algebrā x-am piešķirat viņa vērtību. Un ar tiem procentiņiem viņš iekopēs šo vērtību. Un zem viņa ir bin direktorija. Un tagad jūs ieguvāt iespēju jebkuru no šīm komandām. Mums interesēs, piemēram, Java C vai arī vienkārši Java. Lūk, šīs divas komandas. Jūs varēsiet viņas darbināt no jebkuras vietas jūsu datorā. Piemēram, es atvēršu melno lodziņu un ierakstīšu šeit Java version, un viņam vajadzētu parādīt jums tādu izdruku, kurā viņš parāda, ka ir uzinstalēta tiešām versija 1.7.0, laidiens 67. Eclipses uzstādīšana un programmiņu darbināšana būs parādīta nākamajā klipā.